Graznajā Krētas villā iet arvien karstāk. Es neesmu tava īstā sieviete, halo! Nu, viss tad. Terēzei ar Arni sāsināta saruna par gulēšanu, kas noved Terēzi līdz asarām. Pēc strīda Arnis izvēlas nakti pavadīt ar Samantu Vipā. Nekautrējis izrādīt savas simpātijas. Kaislīga attiecību skaidrošana starp Hariju un Terēzi. Starp mums tikai nebūs. Nezinu. Nē. Kas vēl jauns šovā, kam GO3 varam sekot tiešraidē visu diennaktī, tūdaļ uzzināsim. Kretā kļūst arvien karstāk. Šovs nekad nebeidzas. Graznajā villā pēc emocionālās nakts uzausis sestās kopējās dienas rīts. Ļoti daudz puišiem patīk Samanta. Nu, tā kā patika, bet viņi atkal spēlē tā kā to nepieejamo meiteni. Un tu dabūji to nepieejamo meiteni. Katru dienu es sāku atklāt to, kāda viņa ir. Un šodien es vispār uzzināju to, ka viņa nav girl, teiksim, latviski draudzene. Un man šķiet, tas ir rītīgs sarkanais karoks sievietei. Nu, viņa tās lietas, ko viņa dara, ir apkaunojoši. Varbūt viņa tikai redz to kā šovu un viņa grib uztaisīt drāmu, bet no malas tas izstās vienkārši apkaunojoši. Ir vairāk tāda intriganta. Jā. Viņai citālu. Nu, viņai gribas. Man jau apnika iegodīgi. Tā kā es atceros, bija Samanta, pēc tam Terēza, un tagad atkal Samanta. Lai es jaucu kaut ko. Jā, no Žorika puses saprota, ka tur ir, spēle. Viņam simpatizē, jā. Es viņam iepriekš jau teicu, viņa lelīte tiešām ir tāda maziņa skaista. Bet priekš viņa, viņš neredz to neko tālāk. Tas ir tikai šo mirkli, un, drīzāk ne uz mirkli, bet uz šova daļu. Pagaid, sākumā bija Terēza. Sorry, jā. Tad Samanta, tad atkal Terēza. Tagad atkal Samanta. Tad vakarā bija Samanta. Man īstenībā kas tur bija sākumā Samanta, Terēza, Samanta. Tur tāds kišmisms beigās sanāk tagad. Bet grūta izvēle, tā kā. Tā bija tāda. Pēc kā tu vadies? Pēc sajūtām. Pēc sajūtām vai arī tas, kas dod? Nē, pēc sajūtām. Jo neviena nedod. Es zinu, ka viņš man velk uz zobu, bet es viņu velku aiz paudiem. Es viņam tā kā es jau viņam pateicu, ja. Vecīt, tu spēlēsi ar divām meitenēm, pastāties, ja vienā brīdī tev vairs nekā nebūs. Paga! Laiks uzzināt, kāda būs šīs dienas karstā dienas tēma. Dienas tēma ir zvēru dārzs. Zvērīgi, es teiktu, šīs dienas tēma ļoti zvērīga, un mēs šodien būsim īsti zvēri, kā saka. Jā, mēs esam zvēri. Zvēri. Tev arī ir kaut kas leoparda? Jā. Visi esam leoparda. Visi esam leoparda? Jā. Es vakar tieši visiem jautāju, kas jūs esat par dzīvnieku. Es tumsā redzu. Vienkārši. Es jautāju visiem, un viss tur šitas, tas un tas. Un tā kā viss saskan, viss ir tā kā pēc scenārija. Bet es scenāriju nerakstu, es tikai piedalos galvenajā lomā. Mums ir putniņi, kur ļoti spalgi dzied, tad mums ir lāči, kuri ļoti zemi runā, tad mums ir vienkārši tiešām šodien zvēru dārzs. Ja ne puišu, tad vismaz meiteņu lūkšanas ir atbildētas. Šovam pievienojas vēl viens jauns dalībnieks. Es ierados pirmais villā, man patīk vispārīga atmosfēra, aura, enerģija, viss kaislīgums, mūzika, jo es pat dzirdēju īsā no stūra, ka man ievilināja tā pa klusiem stūriem. Ļoti aura, man ļoti aura izteica daudz ko. Man sauc Kristians. Sveiki, man sauc Kristians Čakiru. Viss man sauc pa Kiki. Es dzīvoju pilsētā Kuldīgi. Tīrs kurzemnieks.
kurzemnieks Kiki kādu laiku pastrādājis ārpus Latvijas, bet nu atgriezies un vēlas karjeru turpināt izskolotajā profesijā. Manā personīgā profesija ir ugunsdzēsējs glābējs. Un tagad šī momentā, kad esmu mājās, es atkal noteikti iesniegšu dokumentus un turpināšu savu karjeru, ko esmu beidzis skolas. Nu, tas ir ugunsdzēsējs glābējs. Profesijas izvēle nav bijusi nejauša. Man pa dzīvi patīk sports, atraktīvas lietas, un es cenšos pavadīt dienu neiesēžoties uz vietas. Man tieši patīk, ka skriet, sportot, ļoti man patīk. Man patīk ar draugiem pavadīt laiku. Bobijs varnais šāvējs aizšāja garām. Nu? Gatavs? Esmu gatavs cīnīties līdz galam. Mīlestību braukt meklēt. Jā. Atradīs? Obligāti. Ko? Obligāti. Būs? Jābūt. Es ceru, ka būs pa visiem gadiem. Esmu ticies ar daudzākām meitenēm, medūzām. Bet es mēģinu dabūt klikšķi tādu, par ko es spēju iet līdz galam un cīnīties. Es gribu sajust no viņas to, kad viņa uzliek man roku uz pleca un pasakot, tas ir mans vīrietis. Bet pārsvarā es satieku, kāpēc es vārdu tieši pieminēju medūzas. Es tieši pārsvarā satieku tādu personāžu, jo man liekas, ka esmu ļoti atraktīvs un traks. Un tad man pretī ir tāda paša personāža, un tāpēc es saucu pa vārdām medūzas. Man uzreiz būs jānoskanē viss. Tas ir jā, tu noskanē, jā, un es saskatīšu dzirks tev, man viņa iepatīksies, bet es redzēšu... Tas ir smāk, tas sirdī dūriens. Ko ugunsdzēsējs Kiks darīs? Es uzreiz amoru bultiņu šaušu ārā. Ko darīs? Lidīs klāt? Zini kā, ja godīgi es novērošu citu, es īstenībā no sākuma pavērošu, ja godīgi. Es pavērošu pāris stundas, 1 dienu, 2 dienas. Es domāju, ka es tāpatā spēšu atrast, kā piekļūt tam cilvēkam klāt. Kristians ir tēvs 8-gadīgam puikam, bet romantiskā plānā viņš ir brīvs jau 6 gadus. Ja godīgi, man ir bijušas tikai vienas un nopietnas attiecības. Ļoti nopietnas attiecības. Dziļas attiecības, jo tāpēc, ka es to dziļi skatos attiecībās. Un tāpēc pēc 6 gadiem es neatradu to, ko es meklēju. Lai arī nav atrasta īstā un vienīgā, nav tā, ka Kristians bijis pavisam vientuļš. Man nav problēmas atrast sev partneri, ar ko es varu izbaudīt intīmās vai seksuālās tieksmes. Man nav problēmas uz to. Tas ir kā kredīts, kādam dod un kādam nedod. Vistrakākais, kas man ir bijis, ka es iepazinos Tinderī vienreiz dzīvē. Tālāk. Es devos satikties ar to meiteni. Un viņa nebija tā meitene, kas bija tās bildēs, bet es domāju, tas daudziem tā vispār nebija. Nebija vispār, es pat neapstājos ar mašīnu. Lūdzu, piedomājiet, tu zini, par ko es runāju. Bet tas bija ļoti traģiski, traki, bet īsām viņa bija ļoti skaisti bildēs. Es braucu garām un viņa stāvēja. Es pēc tam pateicu, ka es netieku. Un labākais bija prikols otrais, kad es satikos. Tas ir ļauni? Nav tas ļauni, tas bija mīļi. Es tāpat tās biju mīļš pret viņu, jo es viņai rakstīju, ka es netieku. Tā ir melošana. Nav tā melošana. Tu melo? Nē, es nemeloju. Par manīm notiek kultīgā domā meitenes visādi. Es pat negribu teikt. Es nezinu, man liekas, ziniet, kā ir patiesībā. Tu vari kādam patikt un var nepatikt. Katram būs savs viedoklis. Stabili emocionālais ir svarīgs, es domāju, jebkuram vīrietim. Protams. Ko tad tu tagad iedomājies, ka es jūs, ka, piemēram, sieviete nāk dēļ manīm dēļ naudas un beigās viņa pasaka, zini, kas ir Jūra, tu zaudēji darbu, es eju prom no tevi. Tā ir daudz attiecības. Tāpēc es saku, tas būtu stulbi, tāpēc es ceru Krētā atrast īstu mīlestību. Atkal gads. Izklaidējoties ar manīm, tev sagaida vienkārši katru dienu jaunu izaicinājumu. Atraktīvs izklaides, priecīgs enerģijas, dejot lietu, saulē, neskatoties uz neko, uz problēmām. Mēs tikai iet uz priekšu un līdz galam, kā uzvarētāji, kā filmā Bonijs un Klaids. Tāpēc vislabākais moments būtu tas, kad es un tu apvienotos kopā un izietu katru jaunāko soli mūsu dzīvē, kas mūs sagaida priekšā. Tā kā, tā. Ko, brātiņ, davai? Jā, tad mīlestība, tu mēs turien tu brauc. Tikai veiksim tev. Līdz galam. Ja es trāpīšu, tad būs? Tā būs. Ja es netrāpīšu? Davai. Tā es varēšu mēs vēlreiz. Ir. Būs, brāt. Būs, jā, tad davai. Skaisti. Te ir seksī, glāb, ne? Te iet ballīt jau vaļā, jā?
Ja godīgi, es šodien teicu to, ka es gribu mājās, vai ne? Jo šitais viss tas apkārtējie cilvēki ir pavisam atšķirīgi, kāds esmu es, vai ne? Bet tagad, kad ienāca jaunais dalībnieks, es esmu sapratis to, ka ir beidzot cilvēks, ar ko var parunāties, kam es varu tā kā atklāties, vai ne? Jo man nebija tāds iespējas ar nevienu dalībnieku tā īsti parunāties, vai ne? Runājiet. Ejam tad 2 gadi. Jā, 2 gadi. Jā. Tu teici, tev nav bērnu! Kurā vietā? Es to jautāju pirmā Mama, dienā! nevajadzēja tev teikt, nevajadzēja. Gudrs. Man ir skaistākā meita pasaulē. Viņš izdomāja tagad, jā? Vienēsim jautājumu, nē, bērnu nav, sievas nav. Nu, nav kāds kokteilīts, ko varam uzteikt. Viņš ir tāds interesants, jā, es neteicu, kā viņš runā, varbūt kā viņš izskatās. Nu, kad tur kaut kas, jā, ir tāds interesants. Un ka viņš ir dvīnis. Mums vispār nav neviens pāris, ja tā godīgi. Nav neviens, jā? Tad nav tā, ka... Ir Anis ar Samantu, bet tur arī... Nav tā, ka greizsirdības sitīs vīriem vai meitenēm, jā? Es domāju, ka nē. Tāpat tās viens otrs, karoģis dalās, mainās, tad sanāk. Īstenībā ir tā. Pirmajā brīdī man viņš nepatika. Kāpēc? Nezinu, it kā pēc idejas viņš ir gudrs vīrietis, atklāts. Viņš nebaidās no tā, ko viņš pasaka. Ja viņš pat arī samuls un vispārējais, tas gadās, bet viņam ir tā pārliecība, ka vilks. Malāts dāmas, jūs ir labs, jūs ir dūse. Evelīna, tāpat kā es esmu dvīns pēc horoskopa. Nu? Un tāpēc es uzreiz sajūtos, tā kā es ierodos, ka otrais dvīns, es saku, Evelīna, davai aizstāv man, tu aizstāv, nu es tevi aizstāvēšu. Man vajag pavērot, kā jūs kustās, lai es kaut ko varu saprast, kā man kustēt. Vai es viņai patīk vai nepatīk, es pa dvīnu, nu tevi jāaizstāv. Cik tev ir partneris seksa? Ritīgi daudz tās. Mums vajag zināt to. Es jau paspēju par viņu toksiski parunāt. Šausmas, tas bija briesmīgs. Man patīk, cik viņš ir brīvs. Davai tikai man pasaka. Nu, davai. Ja tu man patīk, es tev pateikšu. Jā. Ikdienas 2 no dalībniekiem dodas romantiskā randiņā ārpus villas. Kuram paveiksies šodien? Paspēlēsimies, noskaidrosim. Nenometot lejā balonu, uzvilkt maiku, un tad nenometot lejā balonu, maiku novilkt. Kurš bija? Es neredzēju. Arnes bija sekundi ātrāks. Samanta savā vecumā ir ļoti gudra meitene. Bet tur jau tā atšķirība, ka tā ir meitene. Kur tas ir? Viņš uzsprāgs. Un man nav jāņemās ar to audzināšanu. Randiņā Mēs braucam dodas tāpat. Samanta un Arnes. Es varu redzēt, ka viņiem viens otram patīk, bet tajā pašā laikā tas, ko Samanta par viņu runā, viņam aiz muguras, var redzēt, ka kaut kas tur nav līdz galam, tur nav pa īstam. Brauca dzen Sangriju. Turpinājumā skatieties. Ne jau tu. To jau tu pierādīji, ka man negrib. Kādi nipelīši! Nav tu neviens konkurence, esmu vienīgi pats sev. Tas bija es tālu. Tu ir tāds pieejams, viņš viss kārtībā. Nu jau 9 no attiecībām brīvi, izskatīgi un karsti dalībnieki ieradušies luksusvillā Kretā, lai kopskaitā 3 nedēļas nepārtraukti atrodoties skatītāju redzeslokā, ļautos romantikai. Kamēr villā iet karsti, randiņā devušies Samanta ar Ārni. Otrais randiņš mums divatā. Pēc kārtas. Jā, tas jau ir forši. Mums bija tāda spēle, un mēs vinnējām abi divi. Es viņu principā neizvēlējos, tāds bija liktenis. Ja būtu bijusi tāda situācija, ka man būtu jāizvēlās, ar ko šodien iet randiņā, es aizietu ar Robertu. Ja man būtu iespēja izvēlēties uz randiņu, es ietu Samantu. Es gribētu no tevis dzirdēt, kā ir ar tām naktīm. Vai tev patīk tādas mierīgas naktis, vai tomēr karstas? Man patīk izgulēties. Jo tu esi šovā vai arī ārpus šova arī tev patīk gulēt?
kāpēc es būtu ņēmis Samantu. Tas ir tikai tā iemesla pēc, kāpēc es ar viņu pavadīju vakaru gultā, un Terēzi neizvēlējos tāpēc, jo es tā kā respektēju Hariju. Lai viņš tā kā, bet šodien viss pamainīsies šodien, es tā domāju. Patīk šovā izgulēties. Tad laikam jāguļ mazliet mierīgāk. Varētu, jā. Nespiest mani un nevilkt un negrūst. Kā lai es tev pasaku? Masāža, tas ir viens, bet Masāža var, bet guļot tur vilkt man turp, šurp nevajag. Ja godīgi, tad man Žorgs atkal sāk besīt. Man ir interesanti. Tā kā es redzu tās zivtiņas, tev ir pretenzijas, ja akvārijas tev mājās būtu? Nē, man nav pretenzijas. Ja man mājās būtu akvārijas. Ja būtu, pieņemsim, tu redzētu, te ir zelta zivtiņa, tu viņu noķertu, un tev būtu tās 3 vēlēšanās. Ko tu izvēlētu? Veselību, mīlestību, naudu. Es domāju, ka ļoti daudz sievietes šo noskaustu, kur mēs atrodamies. Mēs tad iedzersim, ja? Iedzersim. Šaupi, ko es gribēju tik ļoti. Ar manu čiksīti, kā saka Samantiņa. Mums gāja forši, viņai patika. Tostu? Par ko? Tostu. Par to, ka man apsolījās ļaut gulēt. Labi, ne jau par to. Interesējoša tēma tev, pa ko mēs varētu iedzert. Lai tev ir tā iespēja un izdodas vinnēt to naudu priekā. Žorgs bišķīt jau tā kā kaitināt sāka. Robertu ir forši parunāties. Manuprāt, būtu varbūt pat interesantāk. Tur vēl viena dirsā skatītājiem. Ar ko? Par to, ka visi jūs esat naudas dēļ. Es tā vienreiz pateicu. Man tā nauda vispār nav vajadzīga, es viņu sadedzināšu. Žorika, man, protams, kaitina tas, ka vīrieši vienkārši grib apmierināt savas vajadzības, un viņiem ir pilnībā vienalga ar ko, kad, kāpēc, kā tas notiks, bez maz vai visu, kas pagadīsies pa ceļam. Neforši. Labi, kas tad mēs īsti esam, ko? Čomi? Nē, kas mēs esam, es tā kā skatos un pētu tevi tā godīgi. Tas, ko es jau iepriekš biju minējis, ka es vēlos to lādīti atvērt un paskatīties, kas tur īsti slēpjas iekšā. Bet tad tagad mēs neesam pāris. Mēs esam tā kā pāris ar iespēju tā kā viens otru saprotoši pāris, tā var teikt. Tā kā mēs neesam 100% pārliecināti viens otrā un vēl tā kā apkārt, vērojam situāciju, tā var to. Karaču brīvs kaut kādas attiecības, ja mums ir. Brīvs kontakts. Labi, nē, mēs esam vienas nakts gultas biedri un mēs esam čomi, bet tādi. Ērti. Vai netik ērti? Vismaz mēs esam nonākuši no punkta, kad es teicu, ka tu vispār esi ārpus saraksta un vispār neesi pat kandidātos līdz šim. Jā. Kas ir diezgan ātri. Un līdz taviem palagiem. Un par to iedzersim. Es neko nepieļaušu, ka kaut kas notiek, un tāpēc, manuprāt, ka visiem acīm redzami, ka tur nekas nav. Tu te jūti konkurenci? Tev konkurences nav. Ko tu sadomājies? Es tieši šodien teicu, ka man ir kaut kāds galvenā varoņa sindroms. Līdera. Vispār nav. Līdera? Nē, vispār nav konkurence. Bet vai tu esi līdera? Jā. Kas tevi padara par to līderi? Man jāzina, kā... Ne jau tu. Tāda man tas notiekās. Jā, man baigi kaitina viņš īstenībā. Es uz kaut kādām saknēm sēžu. Nekas. Vismaz kāds tev durās iekšā. Es esmu tāds, kāds esmu, pārbaudu, vai viņi saprot to humoru vai ne, bet man jau liekas, ka viņi spēja apvainoties. Viņa teica, ka nē, bet es jokoju, un viņa tā kā, labi, iespējams, ka kameras dara savu, un tāpēc viņa teica pēc šovu. Pēc šovu mēs redzēsim, kā tur ir. Mēs varētu tā kā krustā sakrūzoties un padzerties. Es to īsti pat nevaru tā noslēpt. Ir tā kā ļoti daudz momentu, kad es viņu tā pagrūžu malā un tā nepārāk, tā. Mēs noteikti neesam pāris. Seksīga kāņa.
Jāpačo meitenēm kājas. Tā ir. Jā, un meitenēm jāgatavo ēst. Par to iedzersim. Man no malas izskatās, ka Samanta Žoriku ļoti viens otram piestāv pēc sava vaiba, jo viņi abi nezin, ko viņi grib. Un es uzskatu, ka ja šis pāris paliks līdz galam, ka tas būs tā kā neīsts pāris, viņi reāli to bez mazais sarunās, bet varbūt arī nepaliks tā kā pāris. Nevar zināt. Dosimies atpakaļ uz villu. Bija ļoti forši. Man arī gribas mājās. Daudz labāk nekā iepriekšējā. Skostiem sarunām. Jā. Es meklēju Hariju, viņam pateicu par to vēstuli. Es atradu tevi, jo es domāju, ka šeit ir Harijs, jo ķipa šī ir mūsu istaba. Bet tu te gulē. Žoriku attiecības es nezinu, kādas man ir. Nu, it kā labas pat, bet brīžām kaut kā baigi toksiski, mēs jokojamies. Fui! Tu neesi labāka. Nē, es esmu labāka. Nē. Es nečamdos apkārt. Es neeju pie čaļiem un nečamdu viņiem diek. Nu, kā tas? Es fucking gulēju. Tu просто ņem man roku, uzēs savu stojaka. Baigi man tas interesē. Viņam ego ir liels un viņš tā kā nevar izturēt, ka kaut kas nav tā kā viņš tur ieplānoja savā galviņā. Tu reāli domā, ka meitenes visi tevi grib, nu... Es neteicu, ka visi mani grib. Nu, es tevi negribu. Nu, to mēs redzējām. Es vairs nesaprotu, kas tas pa vaibu. Un es nezinu, kā vēl šito var komentēt. Nu, jā. To jau tu pierādīji, ka tu man negribi. Es jau pierādīju. Jā, tieši tā. Tieši tā. Kā tev jaunais? Pagaidām neko nesaprotu, bet viņš smuki izstāsta. Labi smaržo, pozitīvs. Vai reizes pačamdi? Es neesmu Žoriks. Es nečamdu apkārt cilvēku. Pats aizēju pačamdu. Šovakar Krētas kompānija iejutīsies zvēru tēlos. Notiek gatavošanās vakara ballītei ar tēmu Krētas zvēru dārzs. Agnija vispār ir tāds vibe. Reāli. Zero filter. Kameras nav šitajā pusē, kameras tikai tajā pusē. Kādi nipelīši, ar piercingiem. Labi izstāstē piercingi. Tos nipers visiem patīk. Super meiča, man viņa patīk, bet nu, ir grūti. Tas, ka viņai patīk Harijs, man uzreiz tā sajūta, ka es jūtos nērti, ka Harijs nāk pie manis. Nu jā, nāk pie manis. Jā, davai, mēs gaidām. Un gribās, lai te viss... Liekas, tā kā galvā liekas, kāpēc nevar būt tā, ka visi viens otram pareizi patīk, kāpēc vajag tā, lai nepareizi kaut kāda secība, tur, ka viņai viņš, viņam es, un tur kaut kā neizveidojās. Nu. Tu varētu būt šī. Jā. Nē, jūs, jā. Mums ir šī tāds outfits. Tu varētu būt šī tas lauva, jā. Es esmu īsta lauva, es esmu pēc rakstura lauva. Kaut vai šie cilvēki, kuri man nepazīst, viņi pazīst man 5-6 minūtes, viņi var pateikt tas, ka es esmu reāli pēc horoskopa lauva. Un ja es esmu pēc horoskopa lauva, nu lauvas jau viss. Viņas ir nenormāli, elišķīgi, trakas, tajā pašā laikā varbūt romantisks, vai ne, nu, tā ir man daba, nu. Bet ir labi, jā. Arī vienkārši apjās. Viņš man neskatās. Es esmu pieklājīgs, Džeks. Es reāli saprotu, es pagriežos pa kreisi, jo esmu ieraudzījis pirmos pulpas krētā. Bet nē, es esmu godīgs. Nē, esmu godīgs, esmu pieklājīgs. Laiks karstām sarunām par dienas tēmu – Krētas zvēru dārzs. Vai Kristiānam ienākot jūs izjūtāt dzīvniecisku konkurenci? Nu, tādu izjūtāt konkurenci, ka Kristiāns atnāca? Es teikšu godīgi, nē. Par jauno dalībnieku es teikšu visu to labāko. Ienākot iekšā, visi tikai ap tām meitenēm, visu tur ņemās, tur darās, tur nav īsti pa ko parunāt. Un es tagad redzu, kā viņam ir tā kā no malas, kad ienāk jauns dalībnieks, kā viņš arī jūtās, kad es ienācu, kad visiem jau ir izveidojies kontakts, vai ne? Un tu nevari aiziet īsti pie jebkuru cilvēku parunāties par kaut ko, viņš uzreiz, nu kā tu domā, kā man tās attiecības, nu, come on, nu. Kāda konkurence? Kāda konkurence? Nav te. Nav te neviens konkurence, esmu vienīgi pats sev. Ja kopā skatoties, es domāju, ka viss sajūt kaut kādu tādu, neesmu tā kā iedomīgs vai egoistisks, bet es domāju, ka viss sajūt kaut kādu tādu spriedzi. Spēks un pārliecība. Jā. Pozitīvs. Nu, pozitīvs. Nā, redzēt, tu teici pirms tam, ka nav tu. Viņš ir tāds tips, kādi ir mani draugi,
Es viņu ļoti labi saprotu. Temperatūra sāk celties, paldies. Bet nu laiks skatītāju jautājumiem. Terēza un Evelīna tiešām ir foršas meitenes, kas veido pozitīvu saturu un iepriecina skatītājus ar savu dejošanu. Protams, nodo vaļā. Mīļākā dalībniece tieši vīriešiem, ka viņi tur grozās apkārt, kratās un jā, bet tā no sievietes skata punkta, nu nezinu, cik tas ir pareizi. Uzjautājiet Arnim karstajās sarunās, vai viņš nenožēlo, ka no foršās un atraktīvās Terēzes pārgāja uz Samantu. Nu kāds arī Arnī? Kas tur ir? Džoņi, stāsti. Nu stāsti. Nu nē, galīgi nē, ja godīgi. Cerēdzi, tur, man liekas, ka viņš šodien citur gulēs, cik es noprotu. Pļājas, atpals pagrabies. Terēze parādīs atkal to, ka viņa var gulēt visās gultās gandrīz vai arī ir varbūt iespējams jauno vīrieti. Kurš vai kuri šeit būtu pirmais, kuram tu nekad vairs pēc šova nezvanītu? Nu saka, ka man. Nē, negribēju teikt, ka tev, nē. Laiku, ko es pavadīju ar Žoriku, viņš neizmantoja liederīgi, lai mani iepazītu, viņš izmantoja, lai mani pačamdītu, un tas tā kā nav vispār, ko es vēlos. Mēs pēc šo tiksim skaidrību. Jūs esat Facebookā vai Instagramā? Mēs Facebookā. Man liekas, viņš man vienreiz piesako Instagramā, es viņam nepiesakoju, apakaļ viņš atsako. Es toreiz apskatīju viņa Instagram un padomāju, fuj. Tādi man nepatīk. Kāpēc tev gulē ar tādu vienāku? Ļāva gramstīt savas krūtis. Tu labi izskaties, bet tieši tā, ka tu tikai gramsties. Un es nedomāju, ka kāda meitene vispār var sajusties unikāla un laimīga ar tādu džeku, kurš pirmajā vietā liek to faktu, ka viņš grib vienkārši tevi paņemt, lai visiem pateikt, o jā, es viņu reku dabūju, paskatieties. Cik gramstī viņas krūtis? Nu jā, daudz gramstī, tas nav nekas tāds. Galvenais, tu jau nedabūji iebēgt, bet tā kā... Nu, tur vienu dienu tur ar citu, otru dienu tur ar citu, tur mēģina tur iekarot sirdi. Žor, kas mainījās tev pēc Samantu? Tu visu laiku ņemies ar Terēzi un tad tik krasi nomainīja pāri. Mēs neesam pāris. Nu, es sapratu, viņām patīk tā kā bišķiņi paeksperimentēt. Apkārt. Tāpat kā tev. Kas vai tev? Šots visiem. Ja jau dalas, tad dalas, tur nav ko iespringt. Es viņu nepazīstu, nezinu to cilvēku kā personību, bet kā ugunsdzēsējs glābējs, man ir jāpastāv pa saviem ugunsdzēsējiem glābējiem. Pasaki Madaram, lai viņš beidzot kārtīgi noskūpst ar Evelīnu, jo tur pa nakti tādā uguns bija starp viņiem. Nē, es neskūpstīšu sievieti, kur man nelīdz galam. Nelīdz galam, kas? Es nesaprotu, es nesaprotu viņu. Tāpēc mūsu attiecības ir ļoti neitrālas, man liekas, teikt tā. Tagad sviesien galvu. Un visbeidzot, šodien ir tā diena, kad mēs norunājām mazliet palielināt Karsti Krētas rīcībā, dalībnieku rīcībā esošo budžetu, viņiem darot dažādas lietas. Un ir gatavs nākamais izaicinājums. Vai jūs esat tam gatavi? Turpinājumā skatieties. Cīnāties par to naudu, jokcik. Nu nē! Kas man p***? Es to nedaru tā. Izgāja ārā laukā, jau atvainojas. Mēs visu slēdzam. Tu ir tāds spiediens, viņš viss kārtībā. Villas iemītniekiem iespējams gan nopelnīt, gan zaudēt naudu. 200 eiro par 2 minūšu darbu nopelnīšanu, kāpēc gan ne? Arnis, kurš pasludinājis, ka šeit nav materiālu iemeslu dēļ un nauda viņam neinteresē. Ja nav naudas, Es te atbraucu pelnīt strapušas un baudu. Šķiet nolēmis boikotēt iespējas visiem papildināt kopējo balvu fondu. Atdodat kādam citam? Bet tad cīnāties par to naudu, jokcik. Bet tu pasaki, ka tu speciāli zaudēsi, kādas jācīnīties par to naudu.
Dariet, ko variet, kas tur nav. Žoriks, neizprotams džeks, nenormāli, tur vispār nevar saprast, tur putra galvā ir. Uzdevums ir sekojošs. Pēc starta signāla jums ir jāizveido no visiem jums pieejamajiem apģērba gabaliem ķeska, kuras viens gals ir luksa džekuzī, bet otrs gals iemērkts lejā baseinā. Aiziet! 2 minūtes aizgāja pārsakūts pagājušas. Ja viss piedalītos iet ātrāk, bet izskatās, ka neviens nepiedalās. Es ķeru čemodānu pa ceļam. Kur vispār arī manas klēbas. Pilnīgs vienkārši šodien. Vienkārši izbasīt. Mauca. 2 minūtes laikā. Es arī gribētu uztaisīsim vienu. Vēl 30 sekundes jūsu rīcībā. Ja ļoti ātri darīsiet, varbūt pat paspēsiet. Ieskaitīji? Ļumaleči ieskaitām šos 200 eiro tīri par centību. Tā ir spēle, tur var iespējams nopelnīt. Un tas ir kā papildus bonusiņš no visa tā, kas notiek šeit. Tātad, Samanta, vai tu varētu lūdzu pagatavot sviestmaizi ar 5 sastāvdaļām? Tad, kad tas būtu izdarīts, tu kaut kā skaisti un karsti pasniegt šo sviestmaizi tam puisim, kurš tev šobrīd visvairāk simpatizē. Labi. Galvenais, lai ir 5 plus maize. Labi. Kas tā par sviestmaizi bez maizes? Nu jā. Ja man vīrieši šitā maksātu par gatavošanu, es caurām dienām gatavotu goda vārds. Es domāju, Samanta uztaisīs kaut ko paēst. Pamēģināsim kaut ko maksimāli vienkāršu. Un es tiešām domāju, ka viņi uztaisīs Žorikam maizīti. Čau, Roberts. Čau, Roberts. Robertams ir? Dirīt. Tā maizīt. Pagašo. Viņa ir bišķi daudz. Bet apdedzināts sirds. Bet viņa pasniedza man apgrauzdētu maizīti ar tiešām 5 garšīgām sastāvdaļām. Tāds, wow! Paldies tev! Un teica, tu negatavo super. Respekts pret tevi, ka varbūt viņa iesprauda joku, ka naudas dēļ vis tā tālāk, bet viņa jau teica arī, ka kādam daļai simpātija ir pret mani. Un es tikko uztaisīju vienu maizīti, nopelnīju 200 eiro. Tā kā, jā, cepums viņai. Roberts, kā jau es teicu, ir visforšākais džeks šeit. Malēc, kā tu sabi? Bija super vienkāršīgi. Vēl joprojām neticās, godīgi. Tiešām neticās. Es ļoti priecīgi, ka es tiku uz šajieni. Es ļoti gribēju. Tiešām ļoti gribēju. Roberts ir, manuprāt, no visiem dalībniekiem, puišiem visforšākais, vispieaugušākais noteikti. Un, manuprāt, viņš ir tā kā labākais kandidāts. Te vienkārši, ja man būtu pret viņu kaut kādas sajūtas, tad man būtu tāds, jā, es vinnēju loterijā bez mazai. Bet par cik man nav nekā, tas nav priekš manis pāris, bet superīgs džeks. Es atbraukšu atpakaļ, man jābrauc atkal kaut kur. Nezinu, jāizdomā, es negribu sāt. Pagaidām īstenībā es tikai izbaudu šo momentu. Pagaidām man īstenībā katrs personāžs jau sev jau tā kā noreklamējis, kā es to pamanu. Un, protams, tu vari satikties gan ar Samants, gan ar Evelīnas, gan ar Terēzi. Katram būs savs es. Pārliecinoši, Matars. Tas, kas bija ārpus, bija ārpus. Tas, kas ir šovā. Tu man iepazīsti no jauna. Nedomā par manu iepriekšējo dzīvi, kā tas bija iepriekš. Tas nav tā, galīgi nav. Bet man šitādi īstenībā var vajadzēt. Tur tā kā... Jā, jo šeit nav meitenes. Oi, blī. Katram bija šitie fani. Ka viņai patīk. Viņai patīk balēties, man liekas. Bet tā, ka viņas atcerās, tad jā, tad viņa ir gatava arī, vēl vairāk balēties.
Es nevienam puisim neskriešu pakaļ. Man nav jēgas to darīt. Ja viņam ļoti gribēsies, es viņam padošu to rociņu, bet, man labāk patīk savā vaibiņā čilot, iepazīties, runāties, pastrīdēties, aprunāt kādu, man vispār, es vaiboju. Agnija visforšākais cilvēks, piedzīvojums, tur vispār, treka meita, nenormāli. Bet Agnijai kā pāri, nē, te vajag vēl tā kā trakam, Džek, te vajag vēl, tur, es teikšu, sieviete ar tādu uguntiņu, tur viss Eiropa, kais, tur viss, tur, neko pieņem, neko atņem, tur. Nopietni, es negribēju. Pēc nedēļas. Jā, nopietni. Un tu šis te atsās? Es neesmu. Zadomu uztaisīs mums abiem. Nē, tu man uztaisī jābūt. Nē, tu man uztaisī jābūt man. Man šeit viņš arī tāds prikalists, jā, tā kā es. Davai noģērbies. Tu minēsi? Davai noģērbies. Minēji savu mīklu vēl. Nē, blīds, Zvēri kaut kādi, bet, zvēri dars. Tā ir, es izklausos troki. Kur tu ies? Ja tev negribās ēst, Paparot. Sorry, vecīt. Jā. Un kas man ir prieks, man šķiet, ka viņš ir viens no tiem arī cilvēkiem, kas ir gatavs uztaisīt kārtīgu balīti. Jā, tas ir mans pēdējais punkts. Ko tu smējies? Ko? Kā es tā izdarīju? Ko? Kāpēc nē? Ko es ēdīšu? Ko ēdīšu? Bija jūs nopietni? Nevar jau tā pirmajā vakarā uzreiz pārēt. Agnija būtu mūsu zvērīgākais zvērs. Viņa ir rītīgi forša meitene, kad viņa ir skaidrā, bet, kad iedzer, tad zvērs nāk ārā viņas. Bet, jā, varējām mēs foršāk, man liekas. Ko tu man Es to nedaru tā. Daru tā. Viss man nav par ko tev runāt. Klausies, tu man te šitā runās tā atklāt. Ko man tu tev trik? Man patīk, ir godīgi izturēt. Ja balda. Boiga smagi jau. Es atklāt teikšu, boiga smagi, rītīgi smagi. Īsāk ļoti pašam īsāk kauns par sevi. Es mācu tālāk, ka es pieskaries tev, tu izpusēl vēju. Nē, ko tu vari pateikt tev? Meitene man arī ļoti izaicināja, viņa mani ļoti izaicināja, tāpēc mans raksturs arī ir tāds, kad es arī varu asāk runāt, asāk, pateikt, ja es jūtu, ka mani neciena, piemēram, kāpēc es, piemēram, uzskatu, ka tev nav tiesības aizskart kādu? Kāpēc tu vari aizskart mani? Tu esi stulbu galīgi. Kāds sakars? Jā, es jau meitenē atvainojos uzreiz, pateicu, neķer kreņkauns, bet es daudz fragmentus tiešām arī neatceros. Šis šovs ir vēl crazy. Šī crazy lieta, es vispār negaidīju, ka būs tik grūti. Tad starp mums nekas. Mēs visu slēdzam. Man ir vieglāk pateikt, nekā pēc tam skatīties, kā tev savu. Viņš man riktīgi izrāda to uzmanību un daudz runā, bet, man iekšā nav vēl tā sajūtu, ka esmu gatava teikt viņam pilnīgo jā, jo viņš tā kā grib to fully all in jā no manis. Bet tev to nevajag 21. gadā. Halo, tev visu dzīvi priekšā nevajag saškrēt savu dzīvi ar tā, ka tu satiec kaut kādu meiteni ar bērniem. Es pagaidām esmu gatava vienkārši mierīgi viņu iepazīt, bet es negribu viņam dot tās kaut kādas lielās cerības, jo es vēl nezinu, ko es jūtu. Tev pilnīgi to nevajag, es to nopietni saku. Es tev šobrīd pasargāju dzīvi no huiņas. Toreiz ir mana tagadējā simpātija, ar kuru es tā kā mēģināšu iepazīt, skatīties, kā tur būs. Es saku, ka es skaidrāk redzu situāciju nekā tu, jo es ļoti labi zinu, uz ko tu paraksties. Jo es zinu, kā izskatās mana dzīve. Un tas ir Varbūt Harijs tā kā gribētu tā kā Terēzi vai ne, bet vai Terēzi gribētu Hariju, es domāju, ka nē. Kračas kārtībā esam čomi. Būs labi. Būs bumbās, viss kārtībā. Būs bumbās? Jā, būs bumbās. Kādās bumbās? Kādās vēl bumbās? Vienkāršās teiciens, viss būs bumbās. Nē, es ar tevi reāli negulēšu. Nē, klausies. Nē, man vienalga, es ar tevi negulēšu. Sarunājam tā. Es tevi neiztieku.
Nē, es nekad negulēšu. Kāpēc? Tāpēc, ka tu netur savus solījumus. Netur savus solījumus. Kādus? Pasaki, tu neaiztiksi un aiztiec. Es vairāk negribu ieslīgt vienkārši šidējās visos pārīšu, kā tu domā, kā es tur, kā tu tur. Man tas īsti neinteresē. Ja tev ir šo meiteni klikšķis, ej runā, ej dari, iepazīsti viņu vairāk, bet lūdzu neskrien nākamā dienā pie citas. Ja seks ir tikai seks, tad tas ir tikai seks. Es runāju par seksu, es runāju par kopumā to uzmanību, ka tu neesi so into that person. Nē, ja tev jau ir kaut kas vairāk, tu to jutīsi un tu pārslēgsies. Pats automātiski. Tagad Terēze ir tā, ka viņa daudz vairāk atvērusies un var pasaka vairāk lietas, kas ir labi. Man vienā brīdī dzīvē notikās, ka man vienā līmenī likās divi cilvēki. Man abi viņi vienādā līmenī patika, un tad es tā apjuku, un es sapratu, ka labāk tā nedarīt. Labāk tu koncentrējies uz vienu, tad pēc tam tev tie divi patīk vienā līmenī. Tu nezini, ko darīt vairs, tāpēc, ka tu pie abiem vienādi laiku pavadi, vienādi konektējies. Un viņi katrs labs ar kaut ko savu, un tu vienkārši nevari izvēlēties. Tas ir un tad tu kā... Un galvenais, ka tas otrs domā, ka tu esi viņam... Vienīgi. Tikai jā. Tas ir p***ā. Tu esi crazy. Tas ir p***ā. Tāpēc es tā vairs nedaru. Tu esi crazy. Un tā tev vienkārši tā mūte būs vaļā. Mūte vaļā un mēlē ārā. Paldies tev liels. Jā. Evelīna, kā jau teicu, sākumā man likās, viņa būs tāds atcatu, drāmas vilks, visu, bet viņa ir vienkārši jaukuma iemieslings. Terēze, gribēji padēt mums? Nē. Mēs mācījāmies valstī. Es redzu, jums ļoti labi sanāk. Nu, beidz! Nē, ču. Terēzi. Nē, viņš ir vienkārši trausls. Un kāpēc kādu vajag salāst? Es saku, es viņam teicu, nāks kāda būs. Tu taču tiek. Mīlēt. Viņš ir tāds spiediens, viņš viss kārtībā. Šobrīd, uz doto momentu, vielā pārīša nav. Terēze, nomierinies, viss kārtībā. Labi, tu man nesāpināji, viss kārtībā. Es saprotu, ka tu tā kā tev žēl, bet viss labi. Dzirdi? Nevajag raudāt, labi? Labi ir. Viņš nevar. Beidz, Terēze. Nav tas vērts, tas viss. Tas viss nav tā vērts, saproti? Beidz. Viss labi. Mani mazie mīliņš, es nevaru. Vēl viena kolorīta diena noslēgusies, bet karstie piedzīvojumi Kretā tikai uzņem apgriezienus. Sekojiet šova tiešraidei GO3 visu diennakti un tiekamies jau rīt, kad dalībniekus gaida balsošana ar negaidītām sakām. Vienkārši es redzu to, ka tu tā kā skrēt pie vienas meitenes un otras. Nākamajā sērijā skatieties. Ko tu domā no malas briesmīgi izstāst, kā mēs tu uzvedamies? Dažos brīžos ir, jā. Es to jogurtu ēdu un tu viņu izmet ārā. Tas bija pa manīm jau. Harijs mani negramstīja. Jā. Harijs man nepieskārās. Un tad, kad viņš man nepieskārās. Tu esi vienīgais, kas man pieskārās. Jā.